oi, tik daudz kravas plūst uz Krieviju. Kādi 10 kilometri rindā stāv pie robežas. Esmu muitas robežpunktā. Pāternieki 2022. gada 8. oktobrī šeit, pa šiem vārtiem, iebrauca fūre ar lietuviešu numuru no britu firmas Galijā ar galamērķi, kas norādīts Kirgistāna. Domāju, ka visi dokumenti kārtībā, preci deklarētas, visas eksportam atļautas. Tomēr Latvijas muitnieki šo kravu aizturēja ar visām precēm, kas tajā atradās, un ierosināja kriminālu procesu. Noskaidrosim, kāpēc. Pārbaude notika kā parasti. Šoferis piegāja pie muitas lodziņa, iesniedza dokumentus, muitnieka pārbaudīja. Kravas pavaddokumentos preces pārbauda pēc kodiem, ir vai nav aizliegto sarakstā. Dators pats pasaka priekšā, vai prece ar attiecīgo kodu laižama pāri robežai. Šī konkrētā uz Kirgistānu bija atļauta. Tad muitnieki pārbaudīja automašīnu un kravas atbilstību pavadzīmē. Negaidīti šoferu kabīnē atrada citus neparakstītus kravas pavaddokumentus, kurus kā saņēmējs kravai norādīts Baltkrievijas uzņēmums Bell Tamož Servis, kurš ir sankcijām pakļaut uzņēmumu sarakstā. Tas radīja aizdomas, ka krava varētu nebūt paredzēta Kirgistānas uzņēmumam Euroneka kā norādīts. Vēlāk noskaidrojās, ka aizdomīgi arī sūtītāji. Britu firma Klijā pieder 2 Sanktpēterburgā dzīvojošiem Krievijas pilsoņiem – Igoram Nikanorovam un Natālijai Kavai. Un muitnieki kravu 6407 preces, 500 000 eiro vērtībā aizturēja, novietoja īslaicīgās aizturēšanas laukumā, no kurienes vēlāk tā tika nogādāta valsts nodrošinājuma aģentūras noliktavā. Vidnodokļu muitas policija ierosināja kriminālu procesu, to pārņēma Kurzemes izmeklēšanas nodaļas vecākais izmeklētājs Dzintars Mēteris. Viņš nosūtīja tiesiskās palīdzības lūgumu Kirgistānai. Kad no iekšlietu pārvaldes izmeklētāja Azirbolova atnāca Euroneka ģenerāla direktora Azamata Baisabājeva nopratināšanas protokols, noskaidrojās, ka konkrēto kravu tur gaida un ka preces paredzēts izplatīšanai valstī. Krimināla procesa Latvijā izbeidza, kravu firmai Klijā atgrieza, bet aizdomas palika. Latvijas muitas darbība attiecībā par sankciju preču kontroli uz mūsu Latvijas robežām, manuprāt, lai arī ir kaut kādi atsevišķi gadījumi, kad varbūt tās varēja labāk, bet faktiski viņa ir efektīva, ka muitas iestāžu amatpersonu darbības novērš šo te sankciju preču iespējamu tātad izvešanu vai ievešanu no Latvijas teritorijas. Ja mēs runājam konkrēti par Klijā gadījumu, tad vēlos uzsvērt, ka tādā laikā vēl nebija izstrādāts valsts ieņēmuma dienesta vadlīnijas, kuras tātad noteica vai rekomendēja kārtību muitas iestādes amatpersonām, kā rīkoties, ja tiek atklāti iespējamie pārkāpumi. Ja tādā laikā, kad tātad šī krava tika aizturēta, būtu bijušas jau izstrādātas šīs valsts ieņēmuma dienesta manas iepriekš minētās vadlīnijas, pieļauju, ka muitas amatpersonu rīcība konkrētajā lietā, konkrētajā gadījumā būtu raitāka un nebūtu tērēti šie valsts resursi, izmeklējot šo konkrēto lietu, jo, kā mēs zinām, šī lieta rezultējos ar to, kad krava tika atgriezta preču nosūtītājiem, krimināla process tika izbeigts, bet, diemžēl, šīs lietas sakarā tika gan radīti zaudējumi uzņēmējiem, gan tērēti valsts resursi. Tā kā jūs
pārstāvat uzņēmējus, kuri iekļūst dažādās nepatikšanās ar Latvijas muitu. Kāds ir jūsu vērtējums kopumā par šo te sankcionēto preču plūsmu? Domāju, ka tomēr šādi gadījumi pastāv un ir mēģinājumi apiet šīs sankcijas, un domāju, daudzos gadījumos varētu rasties muitas amatpersonām aizdoms. Bet, kā jau es iepriekš minēju, šobrīd ir izstrādāta konkrēta kārtība. Ja reiz, piemēram, uzņēmums nosūta kādas preces ārpus Latvijas robežām uz trešajām valstīm, piemēram, caur Baltkrieviju vai Krieviju, un ir iespējams aizdoms par to, ka šīs kādā veidā nosūtot šīs preces varētu pārkāpt šīs sankcijas. Preces tiek atgrieztas, un vēl jau vairāk tagad ir speciāls formas paziņojumi izstrādāti, kuri tātad tiek izsniegti pārvadātājiem kā brīdinājums par to, ja viņš atkārtoti šīs preces tātad centīsies izvest vai ievest Latvijas teritorijā, tiks uzsākts krimināla process. Muitas darbs ir ļoti būtiski mainījies. Mēs esam mainījuši faktiski to ikdienas rutīnu kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. gadā un sekojošām sankciju pakotnēm, kas ar katru jaunu pakotni, kādas papildus preces tiek aizliegts vest vienā vai otrā virzienā, vai kādi citi nosacījumi, kas ir jāievēro muitas dienestam, veicot savu darbu, ir jāizpilda. 22. gadā pat 70% no visām kontrolēm, ko veic muitas dienas, bija saistīti tieši ar sankciju režīmu ievērošanu. 23. gadā šis skaitlis ir nokrities līdz 50%, bet vienalga tātad puse no muitas darba, kas saistīta ar kontroli, ir veltīta tieši šim jautājumam. Un man jāsaka, ka absolūti tā ir prioritāte mūsu dienestam. Īpaši jau mums ir, protams, robeža gan ar Krievijas federāciju, gan ar Baltkrievijas republiku. Tā ikdiena ir gana noslogota, un ja mēs, teiksim, atskatāmies pavisam nedaudz skaitļiem, daži fakti, 2023. gadā vairāk 85,000 dokumentālo kontroļu, un ir noraidīts, tātad nav atļauts šo preču imports vai nav atļauts šo preču eksports 2175 gadījumos. Ko noteikti būtiski pieminēt, kādi ir tie būtiskākie gadījumi, kad arī sankcijas tiek apietas, ko muitas dienests ir konstatējis? Numur 1, ja mēs runājam par importu no Krievijas un Baltkrievijas, tā ir problemātika saistībā ar preču kombinētās nomenklatūras kodu. Tātad iespējams sankcionētas preces vietā tiek norādīta kāda prece, kura nav sankcionēta. Tieši tāpat ar izcelsmes valsti. Ja, piemēram, Krievijas izcelsmes vietā tiek norādīta Centrālā Azijas kāda no valstīm un mēģināt šīs preces ievest. Attiecīgi, ja mēs paskatāmies uz otru virzienu, tātad no Eiropas Savienības, tās ir preces, kuras nevar nonākt Krievijā vai Baltkrievijā, viņām tiek norādīts kā galamērķis, piemēram, kāda no Centrālā Azijas valstīm. Tā mūsu statistika šajā jomā ir tāda, ka kādos īpaši sarežģītos gadījumos mēs esam arī vērsušies šajās valstīs, jautājuši, vai jūs esat mums sūtījuši šīs preces, vai jūs esat viņus saņēmuši. No 70 pieprasījumiem 40 ir bijuši negatīvi. Tā ka gana liels procents to gadījumu, kad viena vai otra prece, ar vienu vai otru sūtījumu mēģināts ir apiet sankcijas. Un muitas loma, ja mēs konstatējam šādus gadījumus, ja mums ir aizdoms par šādiem gadījumiem, mēs šos lietas materiālus nododam Nodokļu muitas policijas pārvaldei, kur attiecīgi balstoties un izvērtējot šo informāciju, viens no variantiem, ka tiek ierosināts krimināla process par sankciju apiešanu. Cik es zinu, kolēģi rīcībā šobrīd ir vairāk kā 250 aktīvu kriminālu procesu, kas tiek izmeklēti sankciju apiešanas jomā. Un skaidrs, ka arī no viņu puses šīm jautājumam tiek veltīti un tērēti gana daudz resursi, jo šis jautājums tiek uzskatīts par prioritāti.